jums sarunāsimies. Es Guna Kreisler un mana kolēģe Jekaterīna Miļgroma. Un mēs pārstāvam Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un restaurācijas nodaļu. Ikdienā lielākoties strādājam ar Latvijas mākslu no 20. gadsimta otrā puses līdz mūsdienām, taču reizēm darba pienākumu ietver arī gadsimta pirmās puses vai pat arī senāku glezniecību, tieši glezniecību. Mūsu darba vieta atrodas jaunajās muzeja krātuvēs, Pulka ielā 8. Mēdzam veikt dažādus darba pienākumus arī muzeja galvenajā ēkā Rozentāla laukumā 1, kā arī strādājot par kurjeriem muzeja izstādēs vai izstādēs, uz kurām ceļo kādi darbi no mūsu muzeja kolekcijas Latvijā un arī ārvalstīs. Šeit var redzēt mūsu krājumu tieši Pulka ielā 8. Šodien tā kā gribētos vairāk gan par restaurāciju, gan par konkrētām lietām parunāt. Tātad arī par mūsu, kas ir restaurators. Restaurators ir kā smalks amatnieks mākslas jomā, kuram nepieciešama plaša profila zināšanas. Restaurators ir speciālists, kurš gan orientējas mākslas procesos un mākslas vēsturē, gan arī saprot ķīmiju un nebaidās no medicīnā izmantotiem instrumentiem, jo restaurācijā tie tiek plaši pielietoti. Restauratoram ļoti labi jāpārzina dažādas glezniecības tehnikas, kas tikušas izmantotas daudzu gadsimtu gaitā, bet šajā gadījumā vissvarīgākā ir tieši 19. gadsimta beigas līdz mūsdienām. Ja runājam par mūsdienu mākslu, tad jāsaka, ka tajā ir izmantots ļoti daudz eksperimentālas un jauktas tehnikas, kas prasa vēl izpētes un pārbaudas laiku, un kas mums arī ļoti sarežģīja un paildzina restaurācijas procesu. Restaurātora darbs ir ļoti būtisks, pat neatsverams, jo tas ietver sevī vēstures, kultūras un mākslas vērtību, tehniskā stāvokļa izpēti, to aizsargāšanu, kā arī konservāciju un restaurāciju. Par restaurāciju un to raksturojošiem procesiem mums vispirms jāsāk ar izpēti. Un izpētes pirmais uzdevums ir mākslas priekšmetu tehniskā stāvokļa novērtēšana un analīze. Izpētes uzdevums ir noskaidrot gleznas izstrādē pielietotos materiālus, gleznas pašu uzbūvi un tātad noteikti tās bojājuma veidus, to daudzumu, nozīmīgumu. Un tad tas viss ir jāapraksta atbilstošos dokumentos. Šī izpēta bieži tiek veikta sadarbojoties arī ar citiem kolēģiem, kā piemēram ķīmiķiem, biologiem un mākslas vēsturniekiem. Turpinot tālāk atklāt dažādos procesus, kas iekļaujas restaurātora profesijā un darba ikdienā, mums jārunā par aizsargāšanu. Jeb kā to mēs varam nosaukt par preventīvo konservāciju, kas ir plašs pasākumu komplekss, ko veicam, lai palēninātu kultūras vērtību, kas mūsu gadījumā kontekstā ir glezniecība, nolietošanos vai sairšana. Un tātad tas ir iedarbojoties gan uz mākslas priekšmetu un apkārt esošo vidi. Tātad preventīvā konservācija prasa nemitīgu rūpi par kultūru vēsturisko objektu, par tā glabātuvēm, par priekšmetu pārvietošanu, par to eksponēšanu. Un saudzīgā glabāšanā ir iesaistīts ne tikai restaurators, bet gan viss muzeja personāls, kas ir ļoti svarīgi gan ikdienas pasākumu plānošanā, gan jo īpaši mākslas darbu deponēšanā uz izstādēm, arī ārpus muzeja. Un kā nākamais restaurātora darba punkts būtu konservācija. Ar konservāciju tiek saprasti tie pasākumi, ko veic, lai saglabātu mākslas priekšmetu maksimāli stabilā stāvoklī, nostiprinot tā struktūru bez lielas iejaukšanās. Tie būtu tādi procesi kā priekšmetu dezinfekcija, attīrīšana, kā arī stiprināšana, dažādas stiprināšanas metodas. Un
šie stiprināšanas procesi lielākoties nozīmē līmēšanas un konsolidēšanas procesus, kas nodrošina mākslas priekšmeta ilgu dzīvošanu. Un, tradicionāli restaurācijā tiek izmantots dabiski izēvielu līmes, jo viena no būtiski galvenajām līmes īpašībām, kas svarīga tieši restaurācijā, ir tās atgriezeniskums. Svarīgs nenoliedzami ir arī līmes plastiskums. Dažas no visbiežāk izmantotajām līmēm, ko mēs pielietojam, ir zivju, tā ir stora pūšļu līme. Tad arī trūšādas līme, kā arī pārtikas želatīns. Un tagad mūsdienās tāpat ir jāatzīmē, ka mums ir pieejams daudzas sintētiskas līmes, un to daudzveidība ir tiešām šodien pietiekami plaša, lai mēs atrastu piemērotākās alternatīvas laikmetīgajai glezniecībai un darbam ar dažādām jauktajām tehnikām un sintētiskajiem materiāliem. Un to tātad līmēšanai, kas tagad prasa jaunu pieeju un nevienmēr tādu, kāda tā tikus pielietot tradicionālajā glezniecībā. Svarīgākie faktori līmes izvēlē noteikti ir līmes īpašības, tātad tās izturība, šķīdība, kušanas temperatūra, pielietošanas veids, biodegradācija ir gadījumi, kad mākslas priekšmetiem pietiek ar iepriekš minētajiem konservācijas procesiem, taču bieži nepieciešama tālāka restaurācija, kuras laikā jāatjauno nelielas autora grunts un krāsas slāņa zuduma vietas. Vai arī, piemēram, trūkst kāds pamatnes fragments, kas tātad nosaka tālākos restaurācijas procesus. Un tā tālākā restaurācija nozīmē jau mākslas priekšmeta atjaunošanas darbības, kas nozīmē, ka ir jāpapildina šīs iztrūkuma vietas. Un tas nozīmē mākslas darba pilnīgu saviešanu kārtībā līdz tādam līmenim, lai tas būtu jau eksponējams skatītājam izstādē. Tātad restaurācijas procesā, piemēram, tiek atjaunotas pamatnes iztrūkuma vietas, tiek aizpildītas autora grunts un krāsas slāņu zudumu vietas, kas ir tā kā fundamentāli, lai piešķirtu mākslas darbam jaunu statusu, padarītu to izstādām. Restaurātors vienmēr cenšas izmantot materiālus, kuriem piemīt tādas kā atgriezeniskuma īpašības, kā mēs to saucam. Tas nozīmē to, lai, piemēram, pēc laika būtu iespējams tos vieglāk, pēc iespējas vieglāk noņemt, piemēram, ja rastos tāda nepieciešamība gadījumā. Un tātad, kā tas arī notiek, piemēram, darbā muzejā, kā šis darbs notiek, ka restaurātors jau nestrādā viens pats, un vienatnē tā ir vesela komanda, tā ir restaurācijas nodaļa kopumā, kas ietver dažādu profilu speciālistus. Muzejā regulāri notiek tādas restaurācijas padomes. Tajās piedalās dažādi nodaļu kolēģi, gan paši restaurātori, gan kolekciju glabātāji, gan izstāžu kuratori, gan projektu vadītāji, gan reizēm izstāžu mākslinieciskās koncepcijas vadītāji, gan arī administrācija pārstāvi. Un tātad restaurācijas nodaļas un mūsu kā restaurātoru kopīgais uzdevums ir strādāt saskaņā ar muzeja kopīgo izstāžu plānu. Restaurātors tātad pirmkārt sastāda mākslas priekšmeta darba uzdevumu. Mūsu gadījumā tas tātad ir gleznas, kas izpildīts dažādās tehnikās. Restaurācijas padomē pirms restaurācijas procesu uzsākšanas ir jāapstiprina. Restaurātors kolēģiem pastāsta par nepieciešamajiem darbības soļiem un izvēlētajām metodēm,
ko veiks ar gleznu, un pamato restaurācijas procesus. Tātad, un pēc diskusijām ar kolēģiem, kad darba uzdevums tiek apstiprināts, gleznas restaurācijas process var tikt uzsākts. Tāpat jāpiemina, ka gadījumā, ja notiek kādas izmaiņas darba gaitā, tās tiek apspriestas restaurācijas padomē, un protams, pats gala rezultāts, kad restaurētā glezna atkal tiek pieņemta un apstiprināta restaurācijas padomē, viss restaurācijas process pa posmiem tiek piefiksēts un aprakstīts tā saucamajās restaurācijas pasēs. Metodas, ar kurām veikta konservācija un restaurācija, arī tiek aprakstītas šajā pašā uzskaitē. Materiāli, kuri izmantot konservācijas vai restaurācijas procesā, tiek piefiksēti, lai nākotnē būtu skaidrs, kādi procesi tikuši veikti ar mākslas priekšmetu. Un pašai gleznai tiek veikta fotofiksācija, tātad pirms pašas restaurācijas, tad darba procesā un arī pēc restaurācijas. Tiek fotografēti arī atsevišķi fragmenti, lai tuvāk būtu redzami specifiskās problēmas, kas raksturīgas katrā no gadījumiem. Un šo visu kopumu restaurācijas procesā, tātad visu mēs apvienojam šajā restaurācijas pasē. Lai labāk saprastu visu, tātad šo pāriesim pie konkrēta gadījuma. Lūk, ir piemērs, tā ir Birutas Dēles glezna, te, ko mēs varam redzēt, pirms restaurācijas, tā ir ar ļoti skaistu nosaukumu. Šī glezna saucās Lidojošā Latvija. Glezna ir gleznota ap 1980. gadu. Tas ir audekls un eļļa. Viņa ir stipri liela izmēra, 185 cm x 150. Tas nenozīmē, ka muzejā glabājās šī tik sliktā stāvoklī gleznas. Viņa ienāca kā dāvinājums. Runājot par šo ķīļrāmu, viņš jau uzreiz aplūkojot ir tā kā neatbilstošs, jo viņš ir neķīlējams un nekustīgs, un arī šīs visas līstītes ir ļoti plānas un nenotur gleznas lielo formātu un svaru. Tika izlemts nomainīt pret jaunu un profesionālu ķīļrāmu. Aplūkojot arī jau no gleznas aizmugures, mēs redzam, cik nevienmērīgi ir uzvilkts audekls un kādās milzu deformācijās un ar kādiem lūzumiem un izstiepumiem un dažādiem. Ir pati glezna, un paskatoties no gleznas virspuses, runājot par krāsas slāni, gleznojums ir pastos un sedzošs un ar izteiktu reljefu un izteiktu faktūru, sevišķi gleznas centrā, kur ir pati šīs lidojošās meitenītes figūra, bet apskatot tātad krāsas slāņa zuduma vietās, mēs varam secināt, ka zem šī gleznojuma Lidojošā Latvija apakšā ir bijis cits gleznojums, kas mēdz būt diezgan regulāra praksa māksliniekiem. Un tā tad iespējams autori par pamatu izmantojusi kādu citu vecāku nepabeigtu darbu. Un arī šis fakts tātad ir sarežģījis diezgan restaurāciju un padarījis šo gleznu sarežģītu restaurācijai, jo tātad visas šīs deformācijas ir kļuvušas cietas un neelastīgas un ļoti sarežģītas, jā. Uzdevums restaurācijas padomē, tātad pa punktiem tā ļoti īsi izskatās šāds. Tātad pirmais punkts ir tā kā uzlikt profilaktisku nolīmējumu, lai vispār būtu iespējams noņemt gleznu no šī apakšrāmja, uz kā viņa turās, tad noņemt no nekustīgā apakšrāmja otrs punkts, atputikļot gleznas aizmuguri, tad nomazgāt zīdpapīru un uzvilkt gleznu uz jaunu ķīļrāmju, un tad veikt grunts un krāsas slāņu stiprināšanu, plastificējot krāsas slāņus. Tas tika veikts vairāk kārt, es gribētu atzīmēt,
Tad līdzināt audekla deformācijas, ieklāt restaurācijas grunti, autora grunts un krāsas slāņu zudumu vietās, noklāt gleznu ar lakas sastāvu, veikt tonēšanu. Te mēs redzam tā kā gatavu, bet tad gribētos apskatīties salīdzinoši, kā ir, ka mēs fotografējam tā kā gleznu pirms restaurācijas. Šeit ir procesā, tad, kad ir izlīdzināts visas deformācijas un autors grunts un krāsas slāņu vietās ir ieklāta restaurācijas grunts, jo tonēt mēs drīkstam tikai tad, kad un tikai tajās vietās, kur ir mūsu restaurācijas grunts, kur ir autora zuduma vietas un nekā citādi. Nekā mēs neklājam savus tonējumus pār autora krāsas slānim, nekad tikai zuduma vietās, kur ir mūsu pašu restaurācijas grunts. Tad mēs varam apskatīties fragmentu daļiņu, kur ir meitenīte, jā, arī pirms tā, tad fragments ļoti uzskatāmi, tad jau ar izlīdzinātām deformācijām un ieklātu restaurācijas gruntu, un tad jau beigu fragments ar, jau notonēts, ko mēs redzam, tad, kad glezna jau ir atjaunota. Tas process, par ko es runāju, tas ir grunts un krāsas slāņu stiprināšanas process, kur tā brīnišķīgā līme, storu līme tiek sildīta no virspuses, piefiksējot ar zītpapīru, tiek sildīta cauri krāsas slānim, grunts slānī ar gludekli un plastificēta un tā kā no virspuses. Lai grunts atgūtu savu elastību, tā līme ir jāiesilda grunts slānī, un tā grunts uzdevums ir, protams, pie pamata turēt krāsas slāni, un tā glezna bija ļoti cieta, viņa bija tā kā pārkoksnējusies, viņai praktiski nebija elastības. Faktiski ieraugot to gleznu sākumā, ka es viņu ieraudzīju, es nezināju, vai es viņu varēšu atrestaurēt. Man jābūt godīga. Es nezināju, vai es tikšu pie rezultātu, bet es biju ļoti laimīga, ka man tas galā izdevās, bet man negāja viegli, jo formāts arī ļoti liels. Tur, kur ir tā kā biezs krāsas slānis, viņš pat tiek izveidots kā reljefs, kā atdarināts, kopā ar krītu, un tur pat tiek atdarināts autora triepiens, tiek izveidots precīzi kā, un tikai tad tiek aiztonēts tas precīzi, lai būtu tā kā gleznas. Protams, ka viņi bija ļoti ilgstoši procesi, viņi vairāk kā pusgadu bija restaurācijas darbnīcā, tas nebija ātri, un tad, kad viņi ienāca kā dāvinājums, tur pa cik ir tie vienmēr pēc izstāžu plāni, ir tie darbi, ka arī tik lielu formātu, bet tad likās, ka viņi tā kā nolīmēs, savāks tās apdraudošākās daļas un ieliks vis tālākajā stūrī un neko nedarīs ar viņu, bet viņi bija nepieciešami šai izstādē, un tā viņi sakārtoja. Tikai no krustiem, tikai no vidiem, noteikti no vidiem iet uz stūriem, lai būtu izlīdzināts. Jā, stūri ir paši pēdējie vienmēr. No visiem vidiem, no 4 vidi tiek, un tad uz visiem stūriem vienmērīgi, jā. Ar stangām. Ar audekla stangām, jā. Bet, piemēram, ja ir materiāls, pieņemsim kaut kādas, mums kaut kāda, teiksim, sintētiska švamīte, kas vienkārši, kur tu redzi, ka viņa acu priekšā tev sairst, un ka tu neko nevar izdarīt, un tāds materiāls, ko var izdarīt? Tur ir jānofotografē, es nezinu, vai tad ir kaut kāda replika, jāliek vēl blakus, es nezinu, tā ir ar tiem modernajiem materiāliem, ka tur ir, es nezinu, kāds lēmums ir jāpieņem, ir jānofotografē, kāda viņi ir droši vien, bet ja viņa jau ir tā, un tu zini, ka viņa rīt sairs, es nezinu, es tiešām nezinu, kā var izdarīt ar materiālu, kurš tiešām, ka tu skaidri zini, ka viņš rītā sairs. Ir atstrādātas tehnoloģijas klasiskai glezniecībai. Pie mūsdienu eksperimentālajām tehnikām vēl ir daudzas lietas ir jāmēģina. Jā, bet ko jūs teiksiet, glaznotājiem bieži gadās, ka pašam darbnīcā tā bilde tur izpuktējās, un tad tāds ātrais variants paņem ar ūdeni, višķiņu samitrina, ja ir akrils no otras puses, viņi paši izteicās. Tā dara arī galeristi. Tā dara rāmētavās, to mēs zinām, ka to visi dara. Bet tur veidojas krakelūra.
Kas tur veidojas? Krakelūra pa virsmu. Plaisājums tam, protams, to dara cilvēki, bet mēs taču nevaram aizliegt cilvēkiem darīt. Ko mēs varam darīt? Cilvēki dara, un ko? Jūsu alternatīva, ja tur vajag pašam māksliniekam izlabot, arī to storu līmi tur smēri? Nē, mēs neko nevaram teikt. Mēs taču nevaram, ja jums ir zobā caurums, ko mēs jums varam ieteikt? Ielieciet košleni, piedodiet. Ja ejiet pie zobārsta. Ko? Tad pie jums jāiet uzreiz. Neko, vienkārši, bet ko? Sakiet man, ko es jums varu pateikt? Ir problēma. Tas ūdens tātad skādē, ja viņš sapēr? Ūdens skādē, jā. Protams, ka skādē, bet aizliegt mēs jums to darīt nevaram. Ne? Tā. Tagad būtu svarīgi pastāstīt par Līdijas Auzas gleznas Raganu nakts restaurāciju. Glezna tika gatavota izstādei Tikai neraudi, feministiskie skatījumi Latvijas mākslā no 1965. gada līdz 2023. gadam. Tā ir spilgts jauktas glezniecības tehnikas piemērs, kur ir izmantotas gan eļas, gan temperas krāsas, kā arī PVA līme. Šis mākslas darbs ir bijusi mana pirmā pieredze strādājot muzejā un arī Gunas vadība. Glezna radīta 1969. gadā. Tā ir kā pamats izmantots preskartons. Preskartonu pa perimetru, kā arī stūros, bija sadalījies, kļuvis nestabils un miksts. Bija konstatējami kartona zudumi, gan apakšējā labajā stūrī, gan arī vietam gleznas augšējā un apakšējā māla. Glezna izmantota grunts bija līmes krīta grunts, kas ir plānu un caurspīdīga, nenosēdz kartona rakstu. Gleznā izmantotais krāsas slānis ir autors tehnika. Vietam šīs krāsas slānis ir plāns un ūdens šķīstošs. Savukārt vietam veidota izteikta faktūra, pievienojot arī PVA līmi. Apakšējā kreisajā stūrī pielīmēti 10 korķīši no mākslinieku piederamo šķidrinātāju pudelītēm. Konstatējama bieza krāsas slāņa faktūra ar izteiktam plaisām. Lielāki krāsas faktūras zudumi un pacēlumi bija nosākami labajā gleznas pusē. Savukārt krāsas slāņa zudumi vērojami pa visu gleznas perimetru. Sīkāki krāsas zudumi un mehāniski skrapējumi arī bijuši konstatējami pa visu gleznas laukumu. Tāpat bijis daudz iztrukstošu krāsas slāņa faktūras elementu, kā arī gleznas aizmugure noteikta kā pieputējusi netīra. Restaurācijas padomes laikā tika pieņemts lēmums neatjaunot zudušas krāsas slāņa biezas faktūras gabalus. Vienmēr restaurācijas procesa ir vēlēšanas gleznu padarīt spožu un jaunu. Taču restaurātora pamatuzdevums ir maksimāli saglabāt oriģinālu, kas ir nonācis līdz mūsdienam. Konkrētajā gadījumā restaurācijas uzdevums glezne bija notīrīt gleznas aizmugurī un apakšrāmī, veikt dezinfekciju, stiprināt un līmēt krāsas slāņa pacēlumus un plaisājumus, kā arī bojātas vietas paralēli veicot virsmas netīrumu un uzslaņojumu tīrīšanu. Pielīmēt autortehnikas faktūras elementus, kas piepacēlušies un atdalījušies no gleznas pamatnes. Piesucināt ar līmi un nostiprināt gleznas pamatni pa perimetru. Pieaudzēt kartonu labo apakšējo stūri, izsvērot būtisku ieklatu un pieveidot pēc krāsas slāņa faktūras restaurācijas grunti, autora slāņa zudumu vietas, veikt tonēšanu. Šeit mēs redzam fragments pirms restaurācijas, kur jūs varat redzēt šo biezu faktūru un arī trūkstošas detaļas. Te ir fragments
ar paceltu krastslaņa faktūru, un tad ir pēc, pa labi jūs varat redzēt. Šis ir vēl viens fragments ar to pašu faktūru. Te mēs redzam jau stiprinātu to apakšējo labu stūri, un kur arī ielikta restaurācijas grunts. Šādi izskatās tā glezna pēc restaurācijas. Tagad man gribētos parunāt par restaurācijas principiem. Restaurātoram ir jāpārzina priekšmetu materiālas, struktūras īpatnības, lai pasargātu tos no sairšanas, kā arī palīdzētu atšķirt atdarinājumus, vēlāku laiku uzlaņojumus un papildinājumus. Restaurātoram jābūt atbildīgam par to, lai restaurācijas gaitā netiktu izmainīta gleznas vēsturiska, stilistiska, estetiska un tehniska informācija. Tikai pieredzējis restaurātors, kurš pēc izpētes datiem var paredzēt visas iespējamas sekas, drīkst pieņemt lēmumu par restaurācijas uzdevumu un noteikt, cik tālu restaurātors drīkst iejaukties konkrētā objekta dzīve un veikt attiecīgu konservāciju. Tieši tāpēc muzeja tiek veidotas restaurācijas padomes, lai minētie lēmumi nebūtu tikai vienas personas rokas. Jebkuram restaurātoram būtu jāpieturas pie principiem, apstrādāt visus objektus ar vienādu atbildību, veikt visas maksimāli vērtīgas darbības mākslas darba saglabāšanā un ar minimālu iejaukšanos. Paredzēt katru veicamu darbību un tās darbības sekas. Uzmanīgi izpētīt objektu pirms tiek sāktas praktiskas darbības. Tagad es gribētu parunāt arī par gleznas uzbūvi. Glezna sastāv no vairāku materiālu kopumā. Attēlā mēs varam redzēt, ka glezna ir kā pīrāgs, kas tā sastāv no vairākām kārtām. Gleznas pirmā kārta ir pamatnē. Tā var būt audekls, kartons, koks, metāls, papīrs. Pamatni parasti pirms grunts slāņa noklāj ar izolējušu slāni. Pamatnes izvēle lielākoties vispirms saistīta ar izvēlēto tehniku. Pamatnes izvēle ietekmē gleznas ilglaicīgumu, restaurācijas metodas un pats galvenais pamatne būtiski ietekmē gleznojumu rezultātu. Dažādām pamatnēm vēlamie glabāšanas apstākļi var būt atšķirīgi. Otra kārta jebkurai gleznai ir gruntslānis. Gruntslānis kalpo, lai piesaistītu krāsas slāni pamatnei. Gruntī jāizolē audekls no eļļas vai citas krāsas, lai tas neiekļūtu audeklā no gleznojuma virsējiem slāņiem. Un arī jāizolē krāsas slānis no atmosfēras sliktas ietekmes. Gleznas krāsas slānis atrodas starp diviem izolējumiem. No virspuses to no kaitīgām gāzēm pasargā laka, no aizmugures grunts. Gleznas nākamais ir krāsas slānis, ko varētu saukt par tās galveno slāni, kas veido attēlu. Krāsa sastāv no pigmenta un saistvielas. Viss savukārt tiek noslēgts ar laka slāni, kas parasti kalpo kā aizsargslānis. Šeit mums būs arī konkrēts piemērs, lai tuvāk parunātu par lakas slāni. Tātad lakas slānis bieži vien kalpo gleznai kā aizsarga kārta un parasti sastāv no organiskiem vai sintētiskiem sveķiem. Laika gaitā šī lakas kārta var dzeltēt, mainīt savu tonu un satumst, līdz ar ko bieži mainās viss gleznas kolorīts. Bet šajā sakarā viens no restaurācijas soļiem ļoti nozīmīgs kļūst tātad lakas plānināšanas process. Tātad parādās jautājums, cik dziļi laku plānināt un vai vispār iejaukties lakas slānī, jo tomēr tas ir autora glezniecības tehnikas sastāvdaļa. Par šo jautājumu vienmēr ir diskusijas un arī pamatotas. Un tātad saistībā ar šo problēmu mēs varam apskatīt konkrētu piemēru. Un šeit mums ir Jāņa Pauļuka lielformāta darbs Zvejnieku ģimene, kas gleznot ap 1945. gadu. Ļoti skaists darbs.
Un šeit autors ekspresīvi gleznojot pielietojas tātad arī laku. Un šī laka ir izveidojusi tādus kā noticējumus, te mēs redzam, un viņi tiešām laika gaitā ir ietumsuši un nodzeltējuši. Glezna nonākusi restaurācijā, un mums restaurācijas padomē izvērsās diskusijas, un šeit mums konkrēti domas stipri dalījās. Ko darīt ar lakas noticējumiem? Tātad viena daļa uzskatīja, ka šie lakas noticējumi ir traucējoši, un kad ir jāņem nost, kā attēls, tātad ir jāatbrīvo, un otra daļa tomēr cīnījās par to, ka tā tomēr ir ekspresīva autora glezniecības tehnika, kas tā arī ir. Viņš gleznojot, tātad šo laku ir pielietojis, un tā glezna ir gleznojot tieši, un tā laka ir tiešām tecējusi gleznojot tieši šādi. Un atkal ņemot nost, mēs tomēr mainam šo glezniecības tehniku jau. Gāja mums karsti, bet, man par prieku uzvarēja tas, ka mēs atstājām. Tomēr mākslinieks uzvarēja, un mēs neaiztikām šos noticējumus. Te bija tas atkal. Jo vienmēr ir tas, un šeit ir vairāk viedokļu, un tiešām restaurācijas skolas ir dažādas, un dažādās valstīs viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Daži uzskata, ka laka ir tikai, ka tas ir nekas, un daži uzskata un plānina lakas pilnīgi ļoti dziļi, un pat bieži vien noplānina tā, ka aizskar pat autora krāsas slāni, noplicina gleznas, un viņiem šķiet, ka ir jānoplānina un var klāt atkal dzidru laku, un attēls ir brīnišķīgi skaists, un ir atkal restaurācijas skolas, kur lakas vispār netiek skartas, vai minimāli plānināts, ja viņas ir ļoti satumsušas. Tā kā tiešām ir vienmēr par lakām arī ir daudz un dažādi jautājumi. Bet, šeit ir vienkārši tāds piemērs, kā bija mūsu muzejā par konkrēto gleznu. Un šeit, jo mans personīgais viedoklis ir, ka noņemt, tu vienmēr vari kaut ko no autora šī gadījumā, bet atlikt atpakaļ tu šādu vairs nevarēsi nekad. Tas gan ir fakts. Par tonēšanu. Gleznas tonēšanas process pieder pie pēdējiem darba posmiem, kad glezna jau iegūst eksponējumu izskatu. Restaurātors izvēlas tonēšanas metodi. Sīku punktiņu tehniku, krustenīsko štrihu tehniku, tratēģu tehniku un citas tehnikas. Te attēlā mēs varam redzēt gan to sīku punktiņu tehniku, gan tratēģu tehniku. Te ir attēli no mana bakalaura darbā, kur tonējums veikts maksimāli nemanāmi, jo tie zudumi bija uz svētā sējas. Un restaurācijas darbnīcas ir izveidojušies konkrēti noteikumi, kā tonēt gleznu autora krāsas slāņa zudumu vietas. Tonēšana vismaz institūcijas ietvaros neļauj restaurātoram brīvi izpausties mākslinieckajā jaunrādē. Veicot tonēšanu, restaurātoram jāvadās pēc šādiem noteikumiem. Tonējumi tiek izpildīti uz restaurācijas grunts krāsas slāņa zudumu vietas. Visiem papildinājumiem jābūt atgriezeniskiem. Tas nozīmē, ka šos tonējumus pēc laika būs iespējams noņemt, neietekmējot autora krāsas slāņa saglabātību. Mūsdienu muzeju restaurācija paredz tonēšanu, kas ir nedaudz gaišāk par autora krāsas slāni, lai restaurētus zudumus varētu saskatīt, rūpīgi aplūkot. Pastāv divu veidu tonēšana. Tonēšana autora krāsas slāņa zudumu vietas, kur ir ieklāta restaurācijas grunts. Tonēšana, kas saistīta ar sīkākiem krāsas nobrazumiem un skrapējumiem, kuriem nav nepieciešama restaurācijas grunts. Šajos gadījumos tonēšanas procesu sauc par retušu. Noslēdzošā daļa mums tā kā varētu būt par klimatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs arī faktors mākslas priekšmetu glabāšanai. Tātad tas ir gaisa temperatūras un mitruma faktors, jo tam ir ļoti liela ietekme uz gleznu saglabātību.
jo materiāli, no kuriem glezna sastāv, pamatne, grunts, krāsas un lakas slānis, ir atšķirīgi pēc savām mehāniskām un ķīmiskām īpašībām. Tas nozīmē, ka tie ļoti atšķirīgi reaģē uz temperatūras un mitruma svārstībām. Un pirmkārt, visjūtīgāk reaģē gleznas pamatne, kas ir, piemēram, ja tas ir koks, audekls, papīrs vai kartons, pie palielināta mitruma pamatne uzņem, ja tas ir koks, piebriest, audekls atslāpst, deformējas, papīrs ļoti deformējas un grunts sastāvā esošās līmes sāk degradēties, tās zaudē elastību, sāk veidoties labvēlīgi vide arī, piemēram, pelējumam. Un tad savukārt pie sausa klimata un paaugstināts gaisa temperatūras audekls atkal pretēji saraujas, koka pamatnes zaudē mitrumu un arī deformējas, veidojas plaisas un šādi attiecīgi svārstoties pamatnēm pārējie gleznas slāņi arī pakļauti šai kustībai un grunts un krāsas slāņos sāk veidoties plaisas, ko mēs arī saucam par krakelūru. Tā ikona ir Dievmātes svētki, no ko es apsekoju Daugavpils vecticībnieku draudzē. Un tieši te jūs varētu redzēt to sliktu klimatu ietekmi uz ikonu, kad ir relatīvi zems mitruma līmenis un koka pamatne saraujas, bet tie slāņi, kā grunts un krāsas slānis, paliek un veidojas krāsas un grunts slāņu pacēlumi, tādi tā kā burbuļi. Un tā restaurācija un arī tā stiprināšana ir stipri sarežģīta. Jā, tātad, kas ir tātad rekomendācijas? Mākslas tātad darbi būtu glabājami tīrās telpās. Un sevišķi būtisks nedrīkstētu būt šīs klimata svārstības, kad ir mitrs un sauss, un tieši tas ir bīstami arī. Būtu optimāli jāievēro šīs vidējās temperatūras 18 un 20 grādi temperatūras režīms, un tātad relatīvais gaisa mitrums 50–60% būtu labi. Un arī ļoti būtisks ir ultravioletais starojums, kas ļoti ietekmē krāsas slāni. Un arī restaurators būtu nepieciešams, kas varētu apsekot tātad šīs mākslas priekšmetus laiku pa laikam. Tā kā pateicamies par jūsu uzmanību.